Tīrs brīvības eliksīrs jūsu labsajūtai. Pagaršo pavasara garšu tu noķer vakaru, kad viss kluss mierīgs. Debesis skaidrs, zvaigznes spīd, ļoti labi redzamas tās ir īpaši ārpus Rīgas, kur mākslīgais gaismas kupols nav tik spožs. Tas ir drošs aicinājums doties ārpus tās, brīvos brīžus ķert vietās, kur tur gaiss ir svaigs, tur, kur brīvs ir laiks, un tur, kur jānolaiž ir Labi runā bērni, taču skaidri, ceļotāji sejā priekā atplaukst vaigi. Daba runā bērni un tik maigi, daba runā lēni un tik skaidri. Vieglu garu atbrīvojot prātu, cenšoties neko tādu nedomāt, skatīties debesīs un mākoņiem māt, sēdēt līdz tam brīdim, kamēr saule riets ir klāts. Debesī iesārts, jūra krāts, un beidzot līdz ar to apstājies ir arī prāts. Izbaudi, paklusē, nesteidzies, tāpat tie, kas skries, nekur tālu nenonāks. Sajūti, pasapņot, nebaidies, jo tavus sapņus tāpat neviens nezinās. Pagaršo brīvības garšu tu, noķer sajūtu, kad viss viena alga. Neuztraucies par rēķiniem, kas uz galda, atbrīvo galvu un ļauj, lai miers valda. Pavisam noteikti vairumam tas nav vienkārši, bet padomā, kāda pēc tam būs balva. Ar divkāršu enerģiju varēs sākt no jauna, gājiens pa trepēm būs kā nobrauciens no kalna. Sajūti brīvību, atdodies tai, izbaudi, kas ir, un tas ir mirklis, kurā tu atrodies, lai iedotu gaismu jaunai dzīvībai. Mēs nevaram būt pārdabiski, un tas ir tik tipiski, ka sekojam lietām dzīvē bez maz vai ritmiski. Stereotipi ēd nost, fenotipi palīdz kost mūsdienu pasaule. Ej tu nost, izbaudi, paklusē, nesteidzies. Lūk jums brīvs gribas lēciens tuvāk sev. Sajūti, pasapņot, nebaidies. Neatkārtojams un svaigs, apdomā, saproti, īsteno, jo šis ir tieši tavs laiks. Sajūti brīvību, atdodies tai. Un tad ir tā, daba runā bērni, taču skaidri, ceļotāji sejā priekā atplaukst vaigi. Daba runā bērni un tik maigi, daba runā lēni un tik skaidri. Daba runā bērni, taču skaidri, ceļotāji sejā priekā atplaukst vaigi. Daba runā bērni un tik maigi, daba runā lēni un tik skaidri. Izbaudi, paklusē, nesteidzies. Ir laiks atgūties, jaukam mirklim nodoties. Sajūti, pasapņot, nebaidies. Laiks uzdrīkstēties un plašāk lūkoties. Apdomā, saproti, īsteno, jo kad tad vēl, ja ne tagad ko?